Iepazīsti Sēlijas cilvēkus, novada vietas, seko līdzi aktualitātēm un stāstiem informatīvajā raidījumā Sēlija sēj. Šodien raidījumā Sēlija sēj runāsim par folkloru. Jākapilī, Radio 1 dzirdams kā Alež 107,0 FM, Preļos 91,6 FM un internetā Radio 1.lv. Studijā es Māris Žigats, šodien es sarunāšos ar savu amata pratējām un lielām speciālistēm. Ilga Greizniece, sveicināt mūziķi un folkloras skolotāja. Labdien! Kā arī Daiga Kalniņa, fotogrāfa, žurnālisti, mūziķi un folkloristi no Jākapils. Sveicināt, Daiga! Sveiciens no Sēlijas ar skatu no Krustpils augstā kalna. Daiga, varbūt iesākumam Ilgas varbūt to uzstāšanos publikas priekšā vairāk vai mazāk cilvēki redzējuši pa televizoru vai dzirdējuši pa radio. Daiga, cik kolektīvos tu šobrīd darbojies un varbūt, es zinu, ka vairākos, ja? Tie ir 2 joprojām. Jā. Ja runājam par folkloru, tad tās ir bijušas 3 grupas, un 2 kopas, Balsi un Rati, jo tad Iveta Tāle darbojās Rīgā, folkloras jomā Kultūras akadēmijas saucējās, kuras Iveta ir dibinājusi šo grupu. Un, kad Iveta atnāca uz Jākapili, tad es pieslēdzos Krācei, protams. Ar ko atšķirās šie kolektīvi viens no otra? Man būtu loģisks jautājums, vai no ar vienu nepietiek? Kāpēc ir vajadzīgi 2? Kas ir tas atšķirīgais? Kāpēc? Ko tu gūsti varbūt vienā vairāk vai otrā mazāk? Tā ir pēctecība. Kad Iveta Tāle aizgāja uz Kultūras akadēmiju darbā un vairs nebija šeit Jākapilī, tad bija tāds klusuma periods. Un tad radās Balsi. Un arī Balsu sākumā es pieslēdzos šai grupai. Un, kad beidzās Balsi, tad radās Rati, kur es darbojos. Un Rati darbojas joprojām, ko vada Aida Bikauniece, Dignājiete. Bet es šobrīd esmu Krācē. Jā. Folkloras galvenais mērķis ir saglabāt un nodot nākamajām paudzēm tautas nemateriālo kultūru mantojumu, vērtības un pieredzi. Vai tā reāli arī dzīvē viss notiek, vai tas ir tā, kā uz papīra ir viens rakstīts, bet tā realitāte ir stipri savādāk? Greiznieces kundze. Kura gala lai sāk? Jo par folkloristi jūs neļāvāt sev uzrunāt. Es īsti, jā, ir tās vēl viens apzīmējums folklorētāji, kas varbūt man nevisai patīk, Valdis Muktbāls viņu ir ievies, jo folkloristi tomēr, tie, kas tiešām ir studējuši, ja, to nopietni augstskolās. Mana paudze, mēs esam studējuši to pašmācības ceļā un būrušiet cauri visam. Protams, ka mums liela dzīves pieredze un saikne ar teicējām un folkloras materiālu pētniecību, bet tomēr man patīk sevi saukt par folkloras skolotāju, jo man liekas ļoti svarīgi mazajiem bērniem parādīt kaut mazu, ne jau tā, ka nodot folkloras mantojumu, tas tā mūsdienās nav iespējams, ja nav nopietnas folkloras ansamblis. Bet, teiksim, tur, kur es strādāju bērndārzā, pavērt mazas durtiņas uz to brīnišķīgo folkloras pasauli, tā, lai bērniem iepatīkās. Un strādājot jau vairāk nekā 30 gadus dažādos bērndārzos, man liekas, man joprojām tas izdodās un bērniem folklora patīk. Tā kā kam nodot ir? Nav tā, kad principā skolotājs kaut ko stāsta un dzied un cenšas uzbūrt ainiņu, kā mūsu senči kādreiz tur. Māri! Ja tu būtu bijis Salkrastos un Zvejnieku ciemā tepat nogalē tikko, tad tu redzētu simtiem bērnu, kas ar milzīgu sajūsmu dara visu, dzied, dejo, danco, spēlē visdažādākos instrumentus, un es domāju, folklorai Latvijā ir nākotne, tieši pateicoties pulkā teku kustībai un daudzajiem grupām un viņu brīnišķīgiem skolotājiem. Es šai kustībā tieši neesmu, es vairāk katru gadu tā kā žūrētāji sēžu, noklausos un priecājos par bērniem, bet es darbojos, kā jau teicu, bērndārzos un mēģinu ikdienā pietuvināt.
bieži vien ļoti tālu esošajiem bērniem un ģimenēm mazliet pietuvinātu ar folkloras pasaulē. Kalniņas kundze, kā jūs skatāties uz kultūras mantojumu, vērtības, pieredzi? It kā tas viss tā skan tā, protams, cilvēks ir pabeidzis noteikti uz labu atzīmi mācību iestādi, un viņam bija jāizdomā, viņš ir izdomājis šo to. Brīžam tie saukļi ir tādi, smīnu rada. Kā jums ir ar šo visu? Ir tā vai nav? Man ir ko teikt arī par lietu, par jomu, kas ir folklorists, jo ārkārtīgi daudz, kur darbojas folklorā, tiešām pašmācībā to ir izkopuši dzīves garumā. Bet man ir ļoti interesants salīdzinājums, jo es atceros ļoti labi folkloras kustības sākumu, 1980. gads. Es esmu Kaurupas vidusskolas 9. klases skolniece, uz mūsu skolu atnāca strādāt kā militārās apmācības pasniedzējs. Spīķis. Ļoti pazīstams cilvēks folklorā. Ernests Spīķis, kurš to laiku mūsu skolā mācīja militāro apmācību, mācīja salikt kalašņikovus. Ak, Dievs, to es nezināju, Daiga. Jā, un tas bija elektrības spēriens, ko viņš sarīkoja. Viņš kā militārās apmācības skolotājs skolā sarīkoja folkloras vakaru. Katra klase gatavoja kādas tradīcijas galdu. Mēs Jāņi ar īstu kaņepju sviestu, ar īstu Jāņu sieru, ko mājās bija sējušas mammas, kuras vēl vecsaimniecībās to turpināja darīt. 1980. gads – pilnīga pelēcība, stagnācija. Un pēkšņi man mugurā parādījās mūsu klase kaut kur no kaut kāda sovhoza skapja izvilka kaut kādus deju bruņčus, bet tās līnijas un tās krāsas, tā kā elektrības spēriens nostrādāja ģenētiski kaut kur ļoti dziļi, tieši tās krāsas. Arī viss tas galds, viss tās dandaru danči bija kaut kas tik īsts tajā padomju pelēcībā, kas tas man nostrādāja uz visu dzīvi. Kāpēc es to daru joprojām? Es ceru, ka kāds noteikti pēc daudz gadiem stāstīs līdzīgu stāstu. Un iedomājamies, ka tajā laikā nebija vienas folkloras, bērnu folkloras grupas. Tagad ir simtiem pa visu Latviju bērni, kas dzied, dejo stāstus, runā ar saviem vecvecākiem, kaut ko gatavo tur virtuvēs, varbūt amatniecībā gatavo. Un salīdzinām to pretstatu, tās un šīs laiks. Un ja mēs tagad runājam, ka mums kaut kas nav kārtībā, tad šī kuplā jauno folkloras entuziasta paudze kopumā ir ļoti cerīga. Kā Sēlijā ir ar folkloras kopām? Jums ir kaut kāda informācija, cik kopumā aptuveni varētu būt tas skaits? Cik ir gan teicēji, gan dziedātāji, runātāji, dejotāji, vēl kādi tur vēl noteikti iedalās? Mēs parunāsim par žanriem mazliet vēlāk. Sēlijā ir tādi punkti, tādas vietas, kur ir tādas ļoti dzīves tās folkloras pārmantojamības. Tā ir Dignāja, protams, ar Dignājas sievu pārmantošanu, Dignājas sievu mantojumu pārmantojumu tālāk daudzās bērnu grupās un pieaugušo grupā. Aida Bikaunieca, ko vada. Tā ir Atašiene, tā gan nav vairs Sēlija, tā ir Latgales sākums. Bet pie robežu, teiksim tā. Bet Atašiena ar Valentīnas Mičulas mantojumu, kas turpinās joprojām. Tā ir Rubene, jo kaut gan tur nav folkloras grupas, bet es gribu pieminēt arī Rubeni, jo Krāca tikko ierakstīja disku ar Rubenes folkloru, kas tūlīt nāks gaisā. Un tieši šajos tālajos punktos tiek slēgtas skolas ar vienu Jēkabpils novada domes lēmumu. Tas ir kā sitiens zem jostas vietas Sēlijai. Un šie bērni, kas darbojas tur tajās kopās, protams, arī Zasa, kur vēl darbojas kaut kur. Ilūks, Bebrene nav? Ilūkste, Bebrene ir. Šie bērni, kur skolas tiek slēgtas, viņi izklīdīs pa citām vietām. Viņi aizies citur. Un arī viņi tur uzvelk to Dignājas tautas tērpu, tur tajā citās tālākā skolā. Iekšā nebūs vairs tas Dignājas gars, kas būtu, ja tas cilvēks nāktu no tās vietas tieši. Un
un tā izplēna tā saudabība, jā. Piederība savai dzimtajai vietai. Jaunie laiki, digitālā pasaule nāk virsū, tur mēs nevaram izbeigt. Viss mums mainās apkārt tik strauji, ka brīžam pat nevar izsekot līdzi. Cik tas palīdz jūsuprāt vai traucē folkloras kustībai, teiksim, Latvijā? Nerunāsim par citām zemēm, par tām varbūt mazliet pēcāk. Reznieces kundze, kā jums šķiet? Digitālais viss palīdz? Jā, man liekas, ka noteikti palīdz, jo tagad folkloras materiālus atrast ir nesamērojami vienkāršāk nekā kādreiz, jo ir pieejamas garamantas.lv, dainuskapis.lv, var sakot, internetā var atrast ārkārtīgi bagātīgu mantojumu. Folkloras krātuvi tātad publicē regulāri atjaunot savus krājumus, un var gan notis, gan tekstus, gan arī klausīties audio ierakstus, tā kā ir ļoti, ļoti pieejami. Agrāk to tā nevarēja, bija īpaši jāiet uz folkloras krātuvi un jāsarunā ar darbiniekiem un jāsēž garas stundas, kā mēs to kādreiz darījām, lai meklētu materiālus. Tā ka es domāju, tieši materiālu ziņā ļoti palīdz. Jums noteikti, Reznieces kundze, ir pieredze arī ar ārpus Latvijas kopienām, kas arī nodarbojas ar folkloru. Cik daudz interesējas par to, ko mēs šeit daram? Jums ir kāda informācija, kāda kaut kur ir kaut kas dzirdēts? Bet, es domāju, latviešu diasporu? Jā, latviešu folkloru vai ārzemnieki daudz grib dzirdēt? Jā, ļoti daudz, tāpēc, ka ir tāda lieta, es runāšu par jaunajiem izbraucējiem no Latvijas. Ļoti daudz reizes es dzirdējis. Sanāca tā, ka, teiksim, šī gadsimta sākumā iznāca ļoti daudz braukāt pa jaundibinātām skoliņām, latviešu jaundibinājās folkloras ansambļi, un visur bija tas pats stāsts, ka cilvēki teica, ka Latvijā viņus tas neinteresēja, un tikko viņi aizbrauca kaut kur, piemēram, uz Luksemburgu, Vāciju vai Šveici, uzreiz kāpēc sāk interesēt gan folklora, gan etnogrāfija, gan tradīcijas un tautas tērpi. Un tas ir tāds trimdas fenomens, vai ne, ka tu neesi savā zemē, tad tu tomēr vilkme ir, un tu sāc pētīt un interesēties. Tas ir ļoti interesanti. Piemēram, kokli spēlē tagad desmitiem, simtiem varbūt gluži ne, bet desmiti, visā Eiropā, Amerikā, Austrālijā visur spēlē kokli, dzied latviešu dziesmas un interesēs tieši par folkloru. Jā, es zinu pati, ka mani savulaik iznāca tāda grāmatiņa folkloras, tāda rokas grāmata, un ar to grāmatu strādā 10 skolas visā pasaulē, kur latviešu diaspora ir. Tā ka tā interese ir ļoti liela. Gan liela, gan mazajā. Kalniņas kundze, vai no Jēkabpils aizbraukušie novadnieki arī sazinās ar jums, grib kaut kādus faktus, datus, kaut ko? Ir kaut kāda tāda pieredze, nav? Jūs domājat no ārzemēm? Jā, kas ir Jēkabpilieši, kas ir aizbraukuši dzīvot ārpus Latvijas, teiksim. Cik viņi ļoti sadarbojās ar vietējiem vai grib kaut kādu kontaktu dibināt tieši folkloras sakarā? Man nav gadījies, godīgi sakot, bet es ar meitu kopā esmu dziedājusi Vācijā, piemēram, 3 koncertus latviešu tautas dziesmas no pagātnes līdz mūsdienām. Tādas no dažāda, sākot ar autentiskām, beidzot ar postfolkloru. Vāciešiem vai latviešiem? Vāciešiem un nīderlandiešiem. Tur bija tāda publika. Un ko viņi saka? Ļoti pārsteigti par to, cik bagāta ir latviešu folklora, cik mums ir liels mantojums. Un mēs, meita nav folkloras grupās darbojusies, bet mums divatā veidojas atkal tāds interesants skanējums. Un kopā ar stāstījumu un ar manām fotogrāfijām slidešovā fonā, kas ir arī ar tradicionālas kultūras pieredzi veidotas, tas bija ļoti iespaidīgi. Vēl viens jautājums. Es domāju, ka Māris piebildīšu. Ļoti liela vieta folklorai atvēlēta parasti tiek 3x3 sajietos, un viņi notiek ārpus Latvijas daudz kur. Tradicionāli jau gadu desmitiem notiek Amerikā, Austrālijā, bet pēdējā laikā notiek arī Īrijā, Norvēģijā, Vācijā, un tur jau folklorai ļoti liela loma tiek atvēlēta, un, piemēram, tradicionāli danči, ko savulaik sen atpakaļ, tikko sākās 3x3 Latvijā, es iesāku spēlēt, tagad tas aizgājis plašumā, dziļumā, un bez dančiem vispār nav iedomājams neviens 3x3, un ne tikai. Mēs bijām, piemēram, Ilģi šogadu sagaidīja Austrālijā, Latviešu kultūras dienā Adelaidē bijām, un, vajadzētu redzēt, kā tur visi danco dančus, un viņi zina tos dančus. Viņi zina, jo tā tradīcija ir atjaunota, atzimusi, un dabiskā veidā viņi dzīvo.
Cik jūs esat atsaucīgs pret aicinājumiem atbraukt kaut kur, nezinu, skola, izdomāja varbūt uzaicināt Reiznieces kundzi vai Kalniņas kundzi vai kāds bērndārs vai varbūt kāds lielāks radu sajiets mums, mēs gribam uzzināt kaut ko, varbūt kāds svērks novadīt tieši tādā veclatviešu stilā vai gaisotnē, vai jūs esat atsaucīgas, jūs piekrītat, bieži aicina, sanāk bieži braukt arī tepat mūsu zemē, ne tikai ārzemēs. Reiznieces kundze, sāksim jums. Nu, protams, ka bieži, bet ar vien mazāk un mazāk es kļūstu ļoti izvēlīga. Kur mēs braucam, piemēram, ar Ivetu Mielavu un viņas milzīgo instrumentu kolekciju, mēs braucam ar skolu somu uz skolām pie bērniem. Un tas ir brīnišķīgs projekts, un to mēs labprāt darām, jo vienkārši, lai bērni ieraudzītu, ka viens cilvēks var spēlēt, piemēram, ap 20 instrumentu, vai ne? Tas ir jauki, tas folklorā tā notiek. Ar mazajiem ķipariem kā? Bērnu dārzā negluži, uz bērnu dārziem es nebraucu gluži, bet ir, protams, ja ļoti vajag, tad mēs esam to darījuši un gājuši. Bet par laimi tad ar vien vairāk arī mūzikas skolotājs, arī bērnu dārzos ir zinošas un protošas folkloras jomā, tā ka netrūkst mums speciālistu. Savukārt ģimenes svētki, es esmu tā diezgan izvairīga no kāzām un krustībām, bet es zinu, ka mani kolēģi, īpaši jaunākie kolēģi, ļoti bieži ir ļoti pieprasīti, un ir folkloras ļaužu pulciņi, kas piedalās tieši rituālos un palīdz ģimenes svētkos vai godos palīdz ar padomu. Kalniņa kundze, kā Jēkabpils pusē, aicina bieži jūs kaut kur uz kādām svinībām vai uz sajietiem, ir tā, ka cilvēki grib? Tā, to noķert, to sajūtu noķert. Nevarētu teikt, ka neesmu pamanījuši šādus aicinājumus. Mēs esam ļoti atsaucīgi uz piedalīšanos koncertos un pasākumos. Tā. Parunāsim par jauniešiem. Cik iesaistās folkloras kopās? Ir interese? Nešķiet viņiem par garlaicīgu. Kalniņas kundze, jūs teicāt, jums ir ko stāstīt par jauniešiem, par Jēkabpils pusi, par Sēlijas jauniešiem. Jā. Stāstiet, kā ir. Man ir mazāk saskara ar Sēlijas jauniešiem, bet man ir ļoti liela pozitīva pieredze ar Kurzemes. Labi, stāstiet. Kurzemes ķoci, kur mēs kopā esam sadziedājuši Burdona festivālā un šajā pēdējā koncertā VF kvartālā Taka, ko organizē ģimeņu folkloras kopa Gara Taka. Un uz vienas skatuves būt kopā ar tādām zvaigznēm kā ķoča, piemēram, Emīlija Kūlaina, Elza Gudermane. Šādi cilvēki ir arī Sēlijā, bet kaut kā Sēļi ir atturīgāki, kautrīgāki. Mums jāaug tajās prasmēs un tajā lepnumā par sevi. Es teiktu tā, Jo arī Sēlijā ir tādi cilvēki, kā, ko lai piemin, labi, neminēsim, ir arī tālāk aizgājuši mācīties, piemēram, Daniels Laganovskis, kas mūziku mācās, studē, Alisa Bikauniece, Sudraba Lakstīgala, Anna Broka, kas arī lieliska stāstniece, un Beāta Plāni un daudzi citi. Kā jau teicu, mums ir jāspīd spožāk. Vai jūs prāt skolas dara pietiekami folkloras garu uzturēšanai Latvijā? Vienmēr var vēlēties labāk, un tas ir labi, ka ir telpa izaugsmei. Reiznieces kundze, zini kā, es domāju tā, ka tās, ko nozīmē skola? Skola tas ir tā bezpersonīgi, jābūt kādam entuziastam tajā skolā, kas ar to nodarbojās. Un to nevar savādāk, ir jābūt tādam cilvēkam, kas deg par šo lietu, un kas var aizraut jebkuru bērnu un kur jaunieti līdzi. Ja tāds cilvēks nebūs, tad arī nekas nebūs. Jo vienkārši atsūtīs no augsta, ziniet, lūdzu, lai būtu folkloras stunda, tad tas būs tā, kā tu teici, ka vienkārši ķeksīšu pēc, kaut ko tur darīs, un nekas nenotiks, un interesi nebūs. Jābūt cilvēkiem entuziastiem, un par laimi tā cilvēki ir mums Latvijā, bet, protams, ka nepietiekoši, varētu būt vairāk. Bet mēs ceram, ka šie jaunieši izaugs, kā es teicu, viņu ir ļoti daudz, ka viņi tālāk nodos to tradīciju un tālāk mācīs
Mēs pirms intervijas Reiznieks kundze, jūs teicāt, ar jauniešiem viss Latvijā ir kārtībā. Folklorā viņi ir. Un kā teikt, cik nāk kopā ar mammām, ar tētiem vai varbūt pašiem? Nē, arī bez mammām un tētiem. Tie ir jaunieši, tie ir tīņi jaunieši, kam tā lieta ļoti interesē. Lūk, jau pieminētais ģimeņu folkloras festivāls Taka, kas bija pirms pāris nedēļām, tur jaunieši paši muzicē, tur paši viņi ir vairāki tādi brīnišķīgi bērnu jauniešu ansambļi Latvijā mums grupas un Rīgā tieši, kur jaunieši jau paši, viņi vairs nav ne stumdām, ne grūstām, viņi paši zina, kas jādara un aizrauj savus arī vienaudžus līdzi. Kā mēs izskatāmies uz Eiropas Savienību kopējā fona? Jūs noteikti esat bijuši ārpus Latvijas, Kalniņas kundze minēja. Nē, es neesmu bijusi folkloras festivālos īpaši pēdējā laikā. Kalniņas kundze, jūs esat bijusi kaut kur ārpus Latvijas? Pēdējos pāris vai 3 gadus arī nav sanācis, bet iepriekš ir būts, protams, kaimiņu valstīs, Somijā, Austrijā, Polijā un Igaunijā, Lietuvā. Jā, ir būts festivālos un mēs izskatāmies ļoti labi. Mums ir tā kustība spēcīgāka nekā viņiem, mums jūsuprāt, ir patiesa šī kustība, patiesa, jo tie cilvēki tiešām, kā Ilga teica, deg, ir tādi cilvēki, kas tiešām deg par šo lietu. Un tas ir uzreiz jūtams, salīdzināms. Ir šie profesionāļi folkloristi, kas ir daudz kur Eiropā, kas ārkārtīgi skaisti profesionāli un perfekti to izdara. Bet interesantāk ir tad, kad tas varbūt nav tik perfekti. Tas uzreiz kļūst interesanti. Skaidrs. Vai jūsuprāt, ir kāds novads Latvijā, kurš ir visspēcīgākais, kas tieši folkloras tradīcijas piekopja gan muzikāli, gan mutvārdu, šie žanri? Ir jums kaut nāk prātā, vai tie būtu latgaļi, vai kurzemnieki, vai vidzemnieki, vai zemgaļi? Pirmais, kas nāk prātā, tā būtu Dienvidkurzeme un Ziemeļlatgale. Ziemeļlatgalē ir Upīte, piemēram, jā. Dienvidkurzemē ir gan Rucava, gan Nīca, gan Suita, tie ir tādi, jā, tradicionāli tie tādi izteikti spēcīgie. Un arī Rīga, un piemēram arī Iecava, jo Iecavā strādā Kristīna Kareli, kura ir daudzās vecuma grupās darbojās brīnišķīgie terkšķi, ja, un ir, lūk, viens tāds cilvēks, un visa Iecava ir pilnīgi folkloras tāds, galvaspilsēta, var teikt, caur šo darbību. Kalniņas kundze, kāda jums ir sadarbība ar vietējo varu? Palīdz, nepalīdz, jūs ejat taujāt vai kaut kādu transportu, vai telpas, vai pasniedzējs kaut kādas vairākas, vai vieslektors, kas braukt? Kā jums tā sadarbība ir ar Jēkabpils novadomu? Patika atbalstīts projekts gan no vietējās vāras kultūras pārvaldes, gan no Kultūra Kapitāla fonda Sēlijas rotāšanas pasākumam Boļānos, kas notiek maijā vienreiz gadā, katru gadu. Beidzot, tas ir atbalstīts tiešām ar projektu. Tas ir liels pasākums? Tas ir neformāls pasākums, bet ļoti būtisks, lai veicinātu, darītu zināmu un praktizētu un turpinātu šo Sēlijas daudzbalsību, burdonu daudzbalsību, kas ir pavasara rotāšana, kas ir unikāla dziedāšanas forma, dziedāšanas veids. Ļoti grūti īstenojams, jo labi iemācīties dziedāt šajā Sēlijas burdonu daudzbalsībā ir sarežģīti un ilgi. Un maz, kas to dara. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi savest kopā šos cilvēkus, kuriem tas interesē un kuri to praktizē. Un tas ir milzīgs stimuls gadam uz priekšu, lai nākamajā maijā atkal satiktos. Un es tiešām aicinu cilvēkus piedzīvot kaut vienreiz dzīvē šo brīnumu, kad šajos Sēlijas pakalnos fantastiski izskan dabiskā šī skaņu ainava, dabiskā skaņa, dabiskajā skaņu ainavā, kur tiešām šīs burdonu daudzbalsības dziesmas ir pierakstītas 1891. gadā.
Jūs esat piedzīvojuši? Jā, muzikālā ziņā tas ir pilnīgs fenomens, jā, šī daudzbalsība ir fantastiska, tas ir katram jādzird, un tieši tā, ka dabā, tur nozīmē, tur darbojas līdz skaniskā aina, ar visām atbalsīm, ar visu. Saucējs rīko arī brīvā dabā festivālu, arī, vai ne? Tas šogad būs, man liekas, ka būs arī šogad, jūlijā. Sāvienā, jā. Sāvienas pilskalnā. Divreiz ir bijis, un tagad būs ar trešoreiz, jā. Jo tā ir īpaša situācija, ka tas ir tieši dabā, kā tas ir skanējis. Tas pilnīgi savādāk nekā telpās. Tas ir pilnīgi unikāli, ka tas process nāk no apakšas, tas nav no augšas organizēts, tas radās tā kaut kā dabiski. Šī Maija Paegle, kurai ir saimniecība, Boļāni, bioloģiskā saimniecība, kas atļāva savā saimniecībā rīkot šos sajietus, neformālos, un tagad tie ir izauguši līdz nozīmīgam notikumam. Un noslēdzot mūsu sarunu, vēl viens jautājums, jūs piedzīvojat arī senāks laiks, pārmaiņas laiks mūsu valstī. Cik ļoti, jūsuprāt, vai ne ļoti, ir mainījušies tā folkloras ticēšanas, tie mērķi, salīdzinot, teiksim, ar šodien, kā tas bija pārmaiņu laikos vai pirms tam, vai tie galvenie uzstādījumi, tie mērķi ir palikuši tie paši, vai tomēr laika ietekmē tomēr kaut kas nošūpojas tanī visā un ir kaut kas mainījies? Reiznieces kundze, kā jums šķiet? Pašā sākumā, jau pieminētajos 80. gados, tur bija, protams, politiskais zemteksts ļoti liels un stiprs, vai ne? Jo mēs jau zinājām, par ko mēs dziedam un ar ko mēs domājām. Jā. Un tur visādi gāja šādā ziņā. Daudziem tas bija aizliegtais auglis kaut kāds, kaut kas tāds mazliet tā kā uz robežas ar atļauto, neatļauto. Un tad, kad atmoda jau notika un dziesmotā revolūcija jau sāka mazliet jau tā kā jau bija jau beigusies un sākās grūtie 90. gadi, tad noteikti arī daudzi tā kā atkrita no šīs kustības, bet tagad, es domāju, laika gaitā šī kustība, folkloras kustība ir iegūsi daudz stipri lielāku dziļumu, izpratni, un arī tie darītāji, protams, ka izglītotāki un varošāki. Tā ka es domāju, viss process notiekās, kā tam jānotiekās, ļoti labi. Kalniņa kundze. Es domāju, te ir vairāki slāņi šai folkloras kustībai. Ir autentiskais, ir populārais, ir šis rituāli un šie pasākumi, un tas ir izaudzis tādā bagātīgā kokā. Jā, katrs var atrast, kas viņu interesē. Jā. Ne? Ir ļoti daudz krāsaina šī aina. Jā, un dažādas formas. Katrs var atrast, kas pie sirds vairāk. Paldies! Jā. Paldies par brīnišķīgo sarunu. Es ceru, ka mēs tiksimies jau pavisam drīz kādā folkloras pasākumā, un tie Radio 1 klausītāji, kas nekad nav bijuši, kāpēc, lai šī vasara vai rudens nebūtu tā pirmā reize, kad ar ģimeni kopā aizbraukt pastīties. Nav jau jāskatās obligāti kā dziedu, var līdzdarboties ar dejošanu vai klausīties pasakas vai stāstus. Mums ir ļoti daudz stāstītāju Latvijā. Jā. Gribu pieminēt, vēl nevaru nepieminēt. Tikko Ļģiem mēs bijām Sēlijas tirgu, tikko 23. maijā, Raiņa mājā Bērķenelē. Jā. Un pie mājas bija brīnišķīgs tirgus, brīnišķīgs notikums. Tas bija pirmo reizi tajā vietā, bet cerams, ka tiks atbalstīts un būs arī nākamo gadu, tā ka brauciet uz Sēlijas tirgu, bija feini. Labi. Paldies, dāmas, par sarunu. Lai jums veicās jūsu nebūt nevieglajā nodarbē, un lai ir, kas to visu patērē, un lai jums pašām nejūt tā gribēšana dziedāt, dejot un būt folkloristēm. Paldies par sarunu. Visu labiņu. Visu labu, atā. Šis bija informatīvais raidījums Sēlija sēj par Sēlijas cilvēkiem, novada vietām, aktualitātēm un stāstiem Radio 1 raidījumā Sēlija sēj trešdienās 16:10 un atkārtojumā sestdienās 11:00 un svētdienās 15:00. Sēlija sēj finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu cikla Sēlija sēj saturu atbild Sijā Radio 1.